Good morning, ladies and gentlemen. Tātad šodien, jā, nu labi. Šodien mums tāda ļoti atbildīga saruna notiks par to pašu jautājumu, par ko mēs strādājam visu mūsu prezidentūras laiku, tātad par bioloģisko lauksaimniecību. Today we will have a very important discussion on the topic on which we have been working on during the whole of our presidency, namely the organic farming. Nu, jāsaka skaidri un gaiši, ka mums ļoti liela pārliecība, ka mēs panāksim gala rezultātu, šodien vēl nav. I have to admit that we do not have a very clear confidence that we will achieve positive result today. Es nezinu, cik jūs esiet daudz informēti par šo failu, bet gribu teikt, ka arī šorīt, runājot ar Vācijas ministru Šmita kungu, pavirzījušās sarunas ir pozitīvā virzienā, bet arī viņš saka, ka vēl ir atsevišķi jautājumi, kas ir diskutabli. I do not know to what extent you have been informed about these discussions, but today when we discussed this topic with the German minister, Mr. Schmidt, he indicated that of course we have made progress, but there are still topics and issues to be discussed and solved. Un praktiski tie jautājumi ir tātad atliekvielas, par ko ir runāts ļoti daudz un mums ļoti grūti vienoties par to. Tāpat arī kontroles un importa-eksporta jautājumi. And these topics include the topic of residues that have been discussed extensively, and this topic is the topic that is very difficult to agree about. Then also the topic of controls as well as imports and exports. Nu, šie ir trīs jautājumi, kas atkal šodien būs dienas kārtībā. Es ceru, ka kolēģi par tiem izteiksies, kā varbūt ir pamainījušās viņu domas, jo notika arī viņiem savstarpējas tikšanās un savstarpējas diskusijas par šiem jautājumiem. Tā kā cerību mēs zaudējuši neesam, bet šodien pateikt jau no rīta, ka mums ir viss skaidrs un mēs panāksim šodien kādu ļoti saprotamu gala rezultātu, man pamat nav. So colleagues have discussed these issues among themselves. We have certain hopes that we will proceed with this file, but in the morning I'm not yet able to tell that this agreement will be made, but we have really hopes that this will happen. Bet ņemot vērā, ka cerība cilvēku atstāja pēdējā, tad noteikti mēs ceram uz pozitīvu rezultātu šodien un ceru, ka mēs kaut ko labu varēsim pateikt dienas noslēgumā. But since the hope is the last thing that people tend to lose, I really hope that we will be able to achieve positive result and inform you accordingly. Nu, tātad preses konferencē varbūt būs kāda laba ziņa. So hopefully we will be able to provide good news during the press conference. Paldies! Thank you.